Mazītiņais ieraksts ir domāts specifiski tiem, kuriem uz ausīm vēl ir palikusi brīva vieta valsts policijas vadības karinātiem makaroniem. Tātad ir 5. maija vakarpuse, imantā daži desmiti vienalga kādas tautības urlu, mazgadīgu, atspārda vienu mazu puisi. Tas tiek nofilmēts, video izplatās sociālajos tīklos, 6. maijā sākas jēzga, 7. maijā jēzga sociālajos tīkļos kļūst vienkārši katastrofāla, un tad beidzot 7. maija pēcpusdienā 3:44 valsts policija beidzot izdomā, ka tai taču vajadzētu kaut ko šajā sakarā pastāstīt sabiedrībai, kuras naudu tā lieto. Un tā tad tiek izplatīts paziņojums, kura būtība ir: mēs visi izdarījām lieliski, mēs bijām klāt laikā, nieka dažu desmitu, vai 40, vai varbūt ne 40 laikā, visu nokārtējām, visu izrulējām, un kas pats svarīgākais, un tagad es citēšu precīzi, policijas rīcībā esošie fakti neliecina, ka jauniešu grupa apdraudētu citus mikrorajonu iedzīvotājus, jo šis ir bijis specifisks savstarpējs konflikts. Vēl vairāk valsts policija, un atkal citēšu precīzi, aicina arī sabiedrību un plašsaziņas pārstāvjus nesāsināt notikumus. Par laimi nekādi 90. kriminālajās izpausmi kategorijās, lai ko tas nozīmētu, nav atgriezušies un neatgriezīsies. Sabiedrībai kopumā ir jādomā par uzvedību un cēloņa vardarbībā, tā skaitā nepilngadīgo vidū. Tas, ir kopīgs sabiedrības un atbildīgo institūciju darbs visās jomās, kopīgi panākot vardarbības vispārējā mazināšanos sabiedrībā. Tātad, pilsoņi, neko nesāsiniet, jums aicina Armanda Ruka vadītais kantoris, ir runa tikai par niecīgu par niecīgu personiska rakstura konfliktu, kas neko citu neapdraud. Paiet nieka dažas stundas, un nabaga valsts policija ir spiest izplatīt jaunu paziņojumu, kurā vairs nav neskapēc runa par personisku konfliktu, par nesāsināšanu un tā tālāk. Izrādās valsts policija fiksējusi un saņēmusi informāciju, un es atkal citēšu precīzi, no iedzīvotājiem par vairākām vietām Imantas mikrorajonā, kur ir plānoti vai jau notiekot jauniešu masveida pulcēšanās un fiziskas sadursmes, kuru iemesls ir 5. maija notikumi. Un tā tālāk, un tā tālāk. Tātad, dažu stundu laikā valsts policija no meliem, vienalga vai tie ir nezināšanas vai apzināti meli par to, kā neuztraucieties pilsoņi, nesasiniet, runa ir par niecīgu personisku konfliktu. Nonāk līdz stāstam par to, kā tiek organizētas linča tiesas, kā pulcējas milzīgi jauniešu bari, kā valsts policija ir izsludinājusi trauksmi Rīgas Pārdaugavas pārvaldē, Rīgas speciālo uzdevumu bataljonu vienībā, izveidots operatīvās vadības centrs un tā tālāk un tā tālāk. Ko es ar to gribu teikt? Ja kādam tas tāpat nav skaidrs. Pirmkārt, acīm redzamais, Armands Ruks ir vistīzlākais valsts policijas priekšnieks, kāds ir redzēts pārskatāmajā pagātnē. Tas, ka viņš ir šajā amatā vēl joprojām, ir tikai un vienīgi tāpēc, ka viņš ir izdevīgs un vajadzīgs un noderīgs pašreizējai valsts varai un tai pusnoziedzīgajai sistēmai, par kādu tā ir pārvērtusies. Nekāda cita redzama iemesla nav. Un punkts 2. Man prasa: Lapsa, tu esi tik gudrs kritizēt, bet kur ir tās lieliskais plāns? Man nav, protams, plāna, bet man ir labs padoms. Nevajadzētu sevi mierināt, jums visiem mīļie, jaukie, ka valsts policija ir kaut kāds izņēmums, ka tā ir vienīgā valsts pārvaldes struktūra, kurā jau uzskatāmi ir redzamas pilnīgas un totālas degradācijas un sapūšanas pazīmes, kur ir acīm redzams tas, ka šī iestāde no augšas līdz apakšai nespēja pildīt savas viselementārākās funkcijas. Ņemiet vērā to, ka tas ir tikai
acīm redzamākais sapūšanas piemērs. Ja jūs ieskatīsieties rūpīgāk, jūs šo puvi, šo valsts pārvaldes struktūru, nespēju pildīt valsts pamatfunkcijas, saskatīsiet jebkurā sfērā, vienalga, lai kur jūs paskatītos. Un līdz ar to mans padoms ir viens vienīgs. Parūpējieties laikus par sevi pilnīgi visās jomās, kur vien jūs to saskatāt par iespējamu, kur vien jūs varat kaut ko izdarīt paši sev, nodrošināt paši sev, savus radus, savus ģimenes, savus draugus. Rēķinieties ar to, ka pārskatāmā nākotnē tas, kas jau ir acīm redzams valsts policijas nespējā, izpaudīsies aizvien jaunās un jaunās valsts pārvaldes sfērās, vienalga vai būtu runa par veselības aizsardzību, izglītību, infrastruktūras nodrošināšanu, sabiedriskā transporta nodrošināšanu, energoapgādi un tā tālāk un tā tālāk. Rēķinieties laikus, ka Latvijas valsts pārvalde tādā formā, kā tā ir eksistējusi pēdējos gadus, vienkārši sabrūk. Kas ir likumsakarīgi ar sapūšām lietām? Tas vienkārši sabrūk, izšķīst, izjūk, un tas, ka šī valsts nespēj jums nodrošināt pases, nespēj jums nodrošināt drošu robežu, nespēj nodrošināt jums drošību uz ielām, nespēj nodrošināt jums veselības aprūpi, ir tikai pats sākums. Nesakiet, ka jūs neviens nebrīdināja. Tas viss mums stāv priekšā. Un no katra paša ir atkarīgs no tā, cik laikus viņš tam sāks gatavoties, cik laikus viņš būs gatavs visam tam, kas sekos. Lai mums visiem veicas, visu labu!